Un šodien mēs lasām Jāņa evaņģēlijas 2. nodaļa no 23. līdz 25. pantam. Mēs piecelsimies un kopīgi lasīsim. 2. nodaļa no 23. līdz 25. pantam. Bet viņam Jeruzālēmē esot Paskā svētkos, daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdami zīmes, ko viņš dara. Taču Jēzus pats viņiem neusticējās, tāpēc, ka viņš visus pazina. Jo viņam arī nevajadzēja, lai kāds liecinātu par cilvēku, jo viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tu zini visas lietas, kas ir cilvēkā, kādas domas, kādi meklējumi, kādi mērķi un kādi darbi. Tu zini arī to, kas ir mūsu sirdīs, kas ir mūsu prioritātes, kas ir mūsu intereses. Mēs lūdzamies, Kungs, apskaidro mūsu sirdis, lai tavi mērķi būtu mūsu mērķi, lai tavas prioritātes būtu mūsu prioritātes. Mēs lūdzamies, dāvā mums savu garu, kas māca tavu vārdu, ka mēs to saprotam un ar to dzīvojam. Āmen. Dievs ļauj mums dzīvot laikmetā, kuram ir daudz vārdu. Daži no tiem robežu izzušanas laiks vai laikmets. Robežas izzūd ne tikai starp valstīm. Cilvēki var ceļot no vienas pasaules malas līdz otrai bez kādām robežām un šķēršļiem. Ne tikai mēs Eiropas Savienības robežās to varam darīt, arī miljoniem citu cilvēku. Bez dokumentiem, bez naudas ceļo par Eiropas valstīm, uz kuru pusi gribēdami. Robežas izzūd starp vīrieti un sievieti. Proti, cilvēki valkā viens un tās pašas drēbes, lieto viens un tos pašus aksesuārus. Dažkārt nevar saprast, vai tas ir vīrietis vai tā ir sieviete. Robežas izzūd starp vecāko un jaunāko paudzi. Vecākā paudze grib būt visu laiku moderna un jauna un ģērbjās neatbilstoši vecumam, un savukārt jaunā paudze iedomājās, ka viņi ir tikpat gudri un zinoši un pieredzējuši kā vecākā paudze. Nekāda respekta pret vecāko paudzi. Robežas izzūd. Mūsu laikam ir arī cits nosaukums. Informācijas laikmets. Tas bieži vien tiek minēts, ka informācijas ir tik daudz un tik uzbāzīga ir informācija, ka no viņas ir jānorobežojas. Iepriekšējos laikos un gadsimtos tik daudz informācijas nav bijis pieejams cilvēkam. Šis ir tehnoloģija laikmets. Restorānos jau sāk ieviest robotus, kas apkalpo cilvēkus. Mūsu kaimiņu zemē jau izmēģina autobusus bez šoferiem, kas pārvadā pasažierus. Arī privātās mašīnas jau tiek izmēģināts bez šofera palīdzības. Mašīna var braukt tikai iesēdies, ieliec programmu, maršrutu un tu nokļūsi mērķī. Veļas mašīnas, kafijas automāti, leduskapi pieslēgti pie interneta. Pastu piegādā bez pastnieka, ar dronu palīdzību. Tehnoloģijas aizvien vairāk un vairāk mūsu sadzīvē. Šis laikmets ir arī komforta laikmets. Cilvēks visur vēlās justies komfortabli. Visās vietās cilvēks vēlas baudas. Baudu mājās, es atnāku un viss manam relaksācijai, manam priekam, manam komfortam, manai ērtībai. Un ja tā nav, tad mēs kļūstam dusmīgi. Pat darbu mēs domājam, ka darbs ir baudai. Ceļš, tam ir jābūt baudai. Visam ir jābūt pakārtotam baudai. Baudu un komforta laikmets. Mūsu laikmetam ir arī vārds viltojuma laikmets. Viltojumi gan bijuši ir vienmēr, bet mūsdienās tam ir milzīgi apmēri. Ne tikai tiek aptverta ģeogrāfiski visa pasaule, bet arī preces un mantas tiek ražotas, viltotas tik lielos apmēros kā vēl nekad. Cilvēki mācās viltot aizvien vairāk un vairāk. Tas, ka nauda ir viltota, viņa viltota ir vienmēr arī senatnē. Mākslas darbi tiek viltoti, smaržas, kosmētika, slavenis zīmoli tiek viltoti, automašīnas, pārtika, biezpiens, kas nav biezpiens, piens, kas nav piens, cīsiņi, kuros nav gaļas, pelmeņi, kuros nav gaļas. Ķīnieši ir spēruši vēl vienu soli uz priekšu. Viņi prota ražot viltus vistu olas. Esot ļoti lēti, ļoti izdevīgi, pat analīzes nevar pateikt, kas tur iekšā atrodas. Nenosakām. Kas tad ir viltojums? Kas ir
Pakaļdarinājums. Tas ir kaut kas līdzīgs oriģinālam, tikai ar kaut ko nelielu atšķirīgs. Pirmajā brīdī varbūt pat nevar ieraudzīt atšķirību. Un tikai eksperts spēja noteikt, ka tas ir viltojums. Un tikai analīzes varbūt var pateikt, ka tas ir viltojums. Un iedomājieties, kā jūtās cilvēks, kuram ir zelta ķēde, zelta gredzens ar lielu tādu dimantu. Izskatās kā zelts, pēc svara kā zelts, izskatās pēc dimanta, pēc svara kā dimants, bet analīzes uzrāda metāls, parasts bleķis. Tas ir nevis dimants, bet krāsains stikla gabaliņš. Kāda vilšanās būs? Bet tas nav nekas salīdzinot ar to vēl lielāku vilšanos. Un lielāka vilšanās ir tajā, kad cilvēks domā, ka viņiem ir īsta ticība, viņiem ir mūžīgā dzīvība, bet mūžībā būs jādzird Kristus vārdi. Mateja evaņģēlijas 7:22. Mūsu kungs saka, daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši? Tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet nos no manis, jūs ļauna darītāji. Cilvēki domāja, ka viņi ir ticīgi. Viņi runāja kā ticīgi cilvēki. Viņiem bija kalpošanas, viņiem bija amati, bet izrādās neīsta ticība un viltus glābšana. Ārēji iespaidīgi, vēlnus izzīt, nākotni sludināt, brīnumus darīt. Un Kristus sacīs, es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet nos no manis. Var piemuļķot sevi, var piemuļķot citus, bet nevar apmānīt Dievu. Šodienas teksts mums runā par neīsto māceklību un mūsu Kunga Jēzus Kristus attieksmi pret to. Dievs cilvēku ir radījis kā reliģiozu būtni. Cilvēka dabā ir kādu pielūgt. Cilvēks nevar bez pielūgsmes. Kā mēs zinām, Ēdenes dārzā cilvēks tika pievilts, un viņš sāka pielūgt pats sevi. Šī pievilšana turpinās. Dieva vietā cilvēki pielūdz sevi, cilvēki pielūdz citus, slavenības, mūziķus, bērnus, mazbērnus. Cilvēki pielūdz lietas, mašīnas, ēdienu, televizoru, ieročus. Velns pūlās pie tā, lai cilvēki domātu, ka viņi pielūdz īsto Dievu. Lai arī velns pūlās un viņam ir diezgan labas sekmes, bet cilvēks vienmēr ir atbildīgs par to, kas ir viņa pielūgsme, uz ko viņš ir vērsts. Vēstule Romiešiem 1:21. Jo zinādami Dievu, tātad zina, ka Dievs ir. Viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirdžu neprātā iegrimuši tumsā. Zinādami Dievu. Viņi to nav pielūguši kā Dievu, viņi nav pateikušies Dievam, bet sprieduši paši. Domājuši, ka mēs arī kaut ko zinām, mēs arī kaut ko spējam un varam. Krituši nīcības gūstā un savā sirdžu neprātā iegrimuši tumsā, saugdami sevi par gudriem, tie kļuvuši muļķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgam cilvēkam un lopiem, putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem. Šodienas teksts mums parāda, ka ticot uz Kristu, cilvēkam var būt neīsta ticība. Piesaucot Kristu, viņam var būt neīsta ticība. Kalpojot Kristum, var būt neīsta ticība. Cilvēki bieži vien domā, ja es paņemu Bībeli, tad Dievam jau jābūt priecīgam par to. Ja es padomāju par Dievu, tad jau Dievam jābūt jau laimīgam. Un ja man ir vēl kāda kalpošana, tad, un atnāk uz dievkalpojumu, tad Dieva svētībām ir jālīst par mani. Tā nevar nebūt. Atcerēsimies to, ka Dievs nepieņem visus.
Kā gribu, tā atnāku, kā gribu, tā kalpoju, kā gribu, tā domāju. Līdzīgi kā senatnē Dievs nepieņem katru upuri. Un tas pirmais upuris, ko Dievs nepieņēma, un spilgts tās ļoti piemērs, tas ir Kains. Vairs to lasīt. 1. Mūzes 4.3. Pēc kāda laika Kains nesa no zemes augļiem upuri tam kungam. Viņš nāca pie Dieva, viņš lūdza Dievu, viņš nesa upuri Dievam. Un 5. pantā mēs lasām, bet Kainu un viņa upuri Dievs neuzlūkoja. Viņš nepieņēma viņa lūgšanu, viņa tuvošanos, viņa ziedojumu. Tad Kains iedegās bardzībā un viņa vaigs raudzījās nikni. Kā Dievs var nepieņemt? Kā Dievs var neuzklausīt? Es jau tā nesu upuri. Un tur, kur šodien vēl tiek sludināts, ka Dievs ir mīlestības Dievs un tika nāciet un būs un svētīs jūs un saņemsiet un augsiet un viss būs. Dievs nepieņēma ne viņa lūgšanu, ne viņa kalpošanu, ne viņa upuri. Viņš ir kungs un viņš nosaka, kā nākt pie viņa, kāds ir ceļš, kāda ir attieksme, kāds ir sirds stāvoklis. Kā atšķirt īstu ticību no neīstas? Neīsta ticība nebalstās uz to, ko teica Dievs. Tā balstās uz savām sajūtām, uz saviem pārdzīvojumiem, uz brīnumiem, uz saviem sasniegumiem. Neīsta ticība ir koncentrēta uz sevi, nevis uz Dievu. 23. pants. Bet viņam Jeruzalemē esot Paskā svētkos, daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdami zīmes, ko viņš dara. Zīmes, brīnumi bija tas, kāpēc cilvēki sāka ticēt Jēzum. Šo cilvēku ticība balstījās uz brīnumiem. Tas bija emocionāls pārdzīvojums, tas bija emocionāls saviļņojums, reliģiska rakstura saviļņojums. Izskatījās pēc īstas ticības. Mana sirds notrīcēja, man skudriņas skrēja, es ar asaras tecēju uz visām pusēm, pa īstam. Bet nebija īsta ticība. Īsta ticība nāk caur Dieva vārdu uzklausīšanu un paklausīšanu evaņģēlijam. 1. Pētera 1.23. Jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jūs esat atzimuši no brīnuma, no sajūtām, no pārdzīvojumiem, no emocijām, no kora dziesmas, no kalpošanas, no kā jūs esat atzimuši, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. 24. pāns, jo visa miesa ir kā zāle, un visas viņa godības kā zāles zieds. Zāle nokalst un viņa zieda nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums ir tapis kā prieka vēsts sludināts. Prieka vēsts. Glābšana nāk caur vārdu. Īsta glābšana, īsta ticība caur evaņģēliju, uzklausīšanu un pieņemšanu. Kāds ļoti zīmīgs notikums notika Apostuļu darbos, Apostuļu darbi 8.12. Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dievu valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristīties vīri un sievas. Ļoti skaisti. Filips sludina evaņģēliju, Samarijā cilvēkiem notic, atgriežas, tiek kristīti. Un tālāk stāstījums par Sīmani, 13. pāns. Sīmans pats kļuva ticīgs un kristīts pastāvīgi turējās pie Filipa. Redzēdams zīmes un liels brīnums notiekam, viņš izbijās. Sīmanis kļuva ticīgs. Vēl vairāk viņš turējās pie Filipa, viņš klausījās, viņš dzirdēja, viņš redzēja, viņš sevi uzņēma. Bet viņš pievērsās zīmēm. Cilvēks klausījās. Pēc kāda laika atnāca apustuļi un atklāja, ka viņa ticība nav īsta. Viņš tur bija pat kopā ar visiem, pat vēl tuvāk nekā visi. Turējās tik cieši pie Filipa, cik var. 18 apustuļu darbos, bet Sīmens redzēdams, ka apustuļiem rokas uzliekot dabūs svēto garu, tiem piedāvāja naudu. Sacīdams, dodiet man šo spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabūs svēto garu. Bet Pēters tam sacīja, kaut tu pazust ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā Dieva dāvanu iegūta par naudu.
Tev nav nekādas daļas gar šo vārdu. Tev nav nekādas daļas gar šo glābšanu, jo tavas sirds nav taisna Dieva priekšā. Tāpēc atgriezies no šī ļaunuma un lūdz to kungu, vai šī tavas sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota, jo es tevi redzu rūgtas žults pilnu un netaisnības saistītu. Viņš taču tur bija rakstīts noticēja. Viņš tika kristīts, viņš turējās pie Filipa, viņš to visu uzņēma, viņš to pārdzīvoja. Tu esi netaisns, rūgtuma un žults pilns. Bet viņš un apkārtējie domāja, ka viņš ir glābts, bet nebija. Viņam bija piedzīvojumi, pārdzīvojumi, saviļņojumi, viņš varēja stāstīt citiem, ko viņš ir redzējis un dzirdējis no Filipa, kā tas viņu iespaidoja, kā tas viņu saviļņoja, kā tas lika viņam par kādām lietām domāt. Bet veltīgi, tu esi rūgtuma un žults pilns. Viņam bija ticība bez evaņģēlija. Līdzīgi kā tiem cilvēkiem Jeruzalemē. Ticība bez evaņģēlija ir viltus ticība. Viltus ticība ir bez dziļas grēku nožēlas, bez savas pilnīgas samaitātības atzīšanas. Jā, es esmu vainīgs tāpat kā citi, jā, es arī kļūdījos, bet nav dziļas grēku nožēlas, vainas sajūtas pret Dievu. Tā ir reliģija, kura ir vērsta uz āršķirībām. Kristus bieži brīdināja savus klausītājus par viltus ticību. Mateja 15:7 jūs liekuļi. Iesaja ir pareizi par jums pravietojis sacīdams, šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu nost no manis. Bet velti tie mani godā, sludinādiem mācības, kas ir cilvēku likumi. Veltīga Dieva godināšana, veltīga Dieva piesaukšana. Varbūt ļoti emocionāla, ļoti krāšņa, ļoti iespaidīga. Bet ko tas dod, ka tas ir tikai uz lūpām? Jo īstenībā cilvēku domas ir citur. Viņu vēlmes ir citur. Viņu sapņi ir citur. Ikdienā Dievam nav lielas nozīmes viņu lēmumos. Viņu prioritātēs Dievam nav lielas nozīmes. Galvenais ir āršķirīgi. Cilvēki iemācās uzvesties baznīcā tā, darbā tā, mājās tā, tikai ar savām lūpām viņi man piesauc. Mūsu laikmets ir āršķirību laikmets. Vēl viens vārds. Cilvēki dažādos veidos mēģina atstāt iespaidu uz pārējiem. Ar automašīnu. Kaut vai man ir tikai naudas tik daudz, cik ar tramvaju braukt, bet es paņemu kredītu un tad parādu, ka es kaut ko varu. Cilvēki mēģina atstāt iespaidu uz pārējiem ar apģērbu. Moderns apģērbs. Tas nav svarīgi, ka tas neatbilst ne vecumam, ne vietai, bet galvenais, ka man ir moderns krāsas un moderns šuvums. Un interesanti, ka biznesa etiķete māca nebūt āršķirīgam, neizrādīties ar to, kas tev ir. Biznesa etiķete māca ģērbties un uzvesties pieticīgi. Bet cilvēks jau nevar pārkāpt savai dabai pāri. Viņš zina, ka vajag kā pareizi ir uzvesties, bet man taču jāatstāj kaut kāds iespējas. Esmu moderns, mūsdienu cilvēks. Āršķirības. Reliģiskā vide nav kāds izņēmums. Šodien kristietībā arī tiek uzturēta doma par āršķirībām dažādos veidos. Un viena no āršķirībām ir kalpošana. Cilvēki raujās, bet manu kalpošana un kalpošana. Tā ir īstas kristietības rādītais kalpošana. Ja es esmu aizņemts draudzē ar draudzes darbiem, pienākumiem un uzdevumiem, tā ir vāji slēpta sevis apliecināšana. Reliģiskie cilvēki dzīvo nevis no evaņģēlija, bet no kalpošanas. Man vajag darīt un darīt un darīt. Sevis apliecināšana. Mūsu kungs sacīs Mateja 6.1. Sargaties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu debesu tēva. Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Dievs nepieņem tādu ziedošanu, tādu veltījumu.
Mateja 6,5. Un, kad jūs Dievu lūdzat, nedarat kā liekuļi to mēt sinagogās un ielas stūros stāvēdam Dievu lūgt, lai Dievu lūgtu, lai ļaudīm rādītos. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Dievs neuzklausa visas lūgšanas. Tās, kuras ir uz izrādīšanos, uz citu iespaidošanu un ietekmēšanu, Dievs nedzird tādas lūgšanas, un vēl vairāk. Neņemot vērā Dievu vārdu, cilvēka lūgšana kļūst par negantību, kas izraisa Dieva dusmas. Salamana pamācības 28,9. Kas novērš savu ausu, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tā lūgšana ir negantība. Es negribu dzirdēt, ko Dievs tur saka. Man ir ko teikt Dievam. Dievs nedzird tādas lūgšanas. Un vēl vairāk, tā ir negantība un izraisa Dieva dusmas. Reliģiski cilvēki pat apslēptas lietas prot izrādīt, lai iespaidotu citus reliģiskus cilvēkus. Mateja 6,16. Kad jūs gavējat, tas ir apslēpts. Tas ir starp mani un starp Dievu. Kad jūs gavējat, neesat saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejauks, lai rādītos ļaudīm. Nevis, lai rādītos Dievam, lai Dievam tuvotos, lai Dievu prātu meklētu, bet ļaudīm rādītos. Kāds es gavētais, patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Ar ārēju darbošanos mēģina cilvēki apslēpt to, kam vajadzētu nest kādas izmaiņas viņu sirdīs un dzīvēs. Bet tur nav šo pareizo izmaiņu. Un tad ir ārējās darbošanās. Reiz mūsu kungs saviem sekotājiem, saviem mācekļiem deva kādu mācību stundu. Tā mācību stunda nenotika klasē, tā mācību stunda notika ceļā. Mateja evaņģēlijas 21,18. Bet, kad viņš rīta agrumā atkal gāja uz pilsētu, viņam gribējās ēst. Un viņš redzēja vīģes koku ceļmalā, piegāja klāt un neatrada uz tā nekā, tikai lapas vien. Un sacīja, uz tevis augļi nemūžam vairs lai neaug. Un vīģes koks tūdaļ nokauta. Un viņa mācekļi to redzēdami brīnījās un sacīja, kā vīģes koks tik ātri nokauta. Vai tas nav simbols āršķirīgai kristietībai? Ir lapas, ir vieta, ir iespaids, bet tā kā kam tur ir jābūt, tā nav. Augļu nav. Ir projekti, ir konferences, ir koncerti, ir evanģelizācija, bet augļu nav. Kāda traģēdija? Kādiem tad augļiem ir jābūt? Kādiem? Garīgai izaugsmai. Tas ir pirmais auglis. Ebrejiem 5,11. Par to mums būtu daudz ko runāt, bet ir grūti darīt to saprotam, tāpēc, ka jūs esat kūtri palikuši dzirdēt. Jo, lai gan laika ziņā jums pašiem pienākas būt tiem, kas māca, jums atkal vajadzīgs kāds, kas jums māca Dievu vārdu pirmsākums, un esat tapuši par tādiem, kam vajag piena necietas barības. Kūtri klausīties. Jūs negribat klausīties. Un negribēšana klausīties evaņģēliju noved pie kā? Pie neauglības. Cilvēks neaug, cilvēks nenobriest. Garīgi izaugsme parādās pie rakstura maiņas. Ticīgiem raksturs mainās. Mainās viņa domāšana, mainās viņu ieradumi, mainās viņu prioritātes, un tā kopumā mainās arī viņa raksturs. Nav rakstura izmaiņas, nav bijusi atgriešanās. Cilvēki var iemācīties atbilstoši pareizi uzvesties. Cilvēki var iemācīties kādas tradīcijas. Cilvēki var iemācīties noteiktā vietā savaldīt savu muti. Cilvēki var iegūt labu reliģisku izglītību, bet tas nedos rakstura izmaiņu. Svētā gara augli nav iespējams viltot. Cilvēki mēģina, bet pēc kāda laika tas cilvēks vienalga atklāsies savā nepievilcīgā būtībā. 2. Korintiešiem 11,13. Jo tie ir viltus apustuļi un viltus strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem, to gals būs tāds kā viņu darbi. Izliekas par apustuļiem, izliekas par kalpotājiem, lai āršķirīgi iespaidot un ietekmēt pārējos. Dievs nepieņem āršķirīgo kristietību.
24. pantā mēs lasām šodienas tekstā, taču Jēzus pats viņiem neusticējās, tāpēc, ka viņš visus pazina. Vēl viena no viltus kristietības pazīmēm – draudze kļūst par vietu, par izklaides vietu. Proti, mācītājiem ir jārunā tā, lai man gribas vēlreiz atnākt. Mācītājiem ir jārunā tā, kā man patīk. Un mācītājiem ir jābūt ar pareizu attieksmi pret mani. Un ja tā nebūs, es nenākšu, es neziedošu. Un viss. Un ja mēs padomājam par šodienas dziesmām, jā, mēs dziedam vecos korāļus. Bet ja mēs padomājam par jaunām dziesmām, es nesaku, ka viņas ir sliktas. Ir ļoti labas dziesmas, ir izcilas jaunās dziesmas, bet viens liels daudzums ar jaunām dziesmām, melodija ir ļoti vāja un teoloģiski atžgārnas. Un tad vēl 4 vārdi 70 reizes, vai tā ir Dievu godināšana un teikšana, vai tā ir Dievu slavēšana. Tā mēs tā gluži nevarētu piekrist, tas vairāk izskatās pēc āršķirības. Āršķirīgu kristietību Dievs nepieņem. Patiesa kristietība nav iedomājama bez upura. Nevis par ārējām lietām mums ir jādomā, bet par to, kungs, kas ir kristietības būtība. Kristieša dzīvē ir jābūt upurim. Vēstule romiešiem 12.1. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā nodot sevi pašu par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Tā ir, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Lai dzīvotu Dievam patīkamu dzīvi, kam ir jābūt? Jāmainās domāšanai. Kas ir tā domāšana? Kādai domāšanai jābūt? Tādai, kā rāda to evaņģēlijs. Cilvēki klausījās Jēzus vārdus, sajūsminājās par viņa brīnumiem un dzīvoja no emocionāliem pārdzīvojumiem. Viņi bija tādi garīgie narkomāni, kuriem vajadzīgs jauna emocija deva, un no tā viņi dzīvoja, no emocijām. Mūsu kungs pazīst visus cilvēkus, zina cilvēku domas, cilvēku vēlmes, motivācijas un darbus. 25. pants. Jo viņam arī nevajadzēja, lai kāds liecinātu par cilvēku. Viņš pats zināja, kas ir cilvēkā. Templī bija cilvēki, kas klausījās un tika saviļņoti no Jēzus. Viņi bija priecīgi no tā, ko viņi redzēja un ko piedzīvoja. Bet mūsu kungs bija noskumis. Pilnīgs pretstats. Viņš redz, kā cilvēki jūsmo, viņi saka, es ticu uz Jēzu, es ticu tam, ko Jēzus saka, bet Jēzus par to nepriecājās. Viņš noskuma. Kāpēc? Viņš zināja, kur aizved īstā ticība un kas notiks ar viltus ticību. Viltus kristietība neiztur pirmkārt dzīves pārbaudījumus, Matei 7.26, un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzinām smuļķim, kas savu namu cēlas uz smiltīm, kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels. Tieši krīzes brīži mums parāda, kam mēs ticam, par ko esam pārliecināti. Mierīgos apstākļos nav grūti ticēt. Nav grūti pateikties Dievam, ka tev viss ir labi. Tad, kad tev maizes pietiek, tad, kad tev leduskapis pilns, paldies Dievs par dienišķo maizi. Protams, ka viegli pateikties. Cik grūti pateikties tad, kad tev nav nekā? Viegli pateikties tad, kad tev ir veselība. Un cik grūti ir pateikties tad, kad tev nav veselības un tu esi slimības gultā vai slimnīcā. Viegli pateikties, kad nesāp. Bet cik grūti pateikties tad, kad tev sāp. Viegli pateikties, kad iecerētais izdodas. Es plānoju, iecerēju un izdevās. Paldies, kungs! Bet cik grūti pateikties tad, kad nekas neizdodas. Viss ir šķērsam, viss sabrūk. Kungs pazīst sirds, un viņš mums pieļauj tādus apstākļus, lai mēs ieraugām, kas tajās notiek, kas ir ticība. Vecajā derībā ir kāds piemērs Daniela grāmatā, kas mums ļoti nopietni liek paraudzīties uz mūsu pašu sirdīm. Daniela 5.1. Ķēniņš Balsecars sarīkoja saviem 1000 disciltīgiem lielas dzīres un dzēra ar tiem kopā vīnu, sēdēdams viņu priekšgalā. Ievērojot, viņu priekšgalā viņš sēdēja un dzēra. Vīna skurbumā Belsacars
pavēlēja atnest to zelta un sudraba traukus, ko viņa tēvs Nebukadnēcers bija atvedis no Jeruzalemes dieva nama, lai dzertu vīnu no tiem viņš pats, viņa dišciltīgie, viņu sievas un blakus sievas. Tā nu viņi tur sēdēja un dzēra no tempļa traukiem, kas bija paredzēti īpaši dievu godināšanai un dievkalpojumam. Šīs dzeršanas laikā, šīs pļēgurošanas laikā notiek kaut kas neparasts. Atceraties, ka parādījās roka un sāka rakstīt kādu tekstu. 5. pantā un 6. mēs lasām: tajā brīdī parādījās cilvēka rokas pirksti. Tie rakstīja uz pils baltās sienas iepretīm kroņu lukturim, un ķēniņš redzēja virspusē rokai, kas rakstīja. Tad ķēniņa seja kļuva bāla, baiļu pilnas domas pārņēma viņu, viņam galīgi zuda spēki un viņa ceļi ļodzījās. Kas notika? Emocionāls šoks. Kā mēs zinām, tur tiek meklēti cilvēki, kas varētu to izlasīt, iztulkot. Pēc kāda ilgāka laika tiek atrasts Daniels, viņš tiek atvests, un Daniels tulko. 25. pantā. Šādi skan tas raksts, kas tur stāv. Mene, mene, tekel, upharsin. Tam ir šāda nozīme. Mene, Dievs tavas valstības dienas ir skaitījis, un tās izbeidzas. Tekel, tu esi svērts svaru kausā un atrasts par vieglu. Upharisin, tava valsts ir dalīta un atdota mēdiešiem un persiešiem. Tu esi svērts svaru kausā un esi atrasts par vieglu. Proti, tu esi atrasts nederīgs. Valdnieks, kuram bija jābūt ar svaru, ar nozīmi, ar vērtību, ir pārbaudīts un ir viegls. Un ir nederīgs. Pirmais dzērājs valstī. Visu priekšā sēž un dzer un pļēguro. Bet ārēji viņš ir valdnieks. Ārēji cilvēki nāk un klausa viņa pavēles, zemojas viņa priekšā. Uz Dievu nevar atstāt nekādu iespaidu viņa bagātība, viņa vara, viņa ietekme. Nekas. Tas bija vecajā derībā. Jaunajā derībā arī runāts par āršķirībām. Atklāsmes grāmatā rakstīs Laudekijas draudzei. Atklāsmes grāmata 3.17. Tu saki, es esmu bagāts, man ir pārpilnība un man nevajag nenieka. Bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Viens, ko cilvēki domā, un otrs, ko Dievs domā. Cilvēks vai Dievs? Kas domā pareizi? Acīm redzami mēs redzam, kas domā pareizi. Bībeles Dievs ir žēlastības Dievs. Ja mēs tikai zinātu par savu bēdīgo stāvokli, mums tas neko nelīdzētu. Bet Dievs dod mums žēlastību un proti viņš mūs pamāca un viņš mūs brīdina. Atklāsmes grāmata 3.18. Es tev došu padomu. Pēc no manis zeltu, ugunskvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts. Un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Pasaulē ir daudz viltojumi. Šie viltojumi neapstāsies. Pasaule turpinās ražot viltojumus un tos lietot. Katram gan ir jāuzdod sev jautājums, kā ir ar manu ticību? Vai tā ir īsta? Protams, ka gribās pamāt, protams. Bet kas to apliecina, ka tā ir īsta? Ko Kristus caur Bībeli saka par manu sirdstāvokli? Kāds tas ir? Un pēdējā raksturvieta 2. Korintiešiem 5.9. Tāpēc, vai pie tā kunga mājās būdami, vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Jo mums visiem jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darīs, vai labu, vai ļaunu. Āmen.